Agita Līviņa, Vidzemes augstskolas sabiedrības zinātņu fakultātes profesore. Gadījumā, ja es kaut ko nepareizi pasaku, tad man uzreiz labojiet, jo es arī visus jūs tik labi nepārzinu. Antra Purviņa, mazais uzņēmējs, ceplis, glempings, mākoņi un māls. Tā man viņa lūdza, lai es piesaku jūs. Jā. Tālāk Ilze Millere, Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas direktore. Dace Kalniņa, vietējā iedzīvotāja no Līgatnes. Liena Balode, mazais uzņēmējs, viņa arī ir vienlaicīgi vietējais iedzīvotājs, patiesībā te ir vairāk vietēji iedzīvotāji. Viņi organizē pasākumus un ir naktsmītne tieši pie Braslas. Tad mums ir Anita Tīlēna, Valmieras novada pašvaldības turisma pārvaldes vadītāja vietniece. Un visbeidzot, Dace Melgalve jau vairākas reizes šodien ir runājusi, Gaujas Nacionālā parka turisma biedrības izpilddirektore. Un pavisam tātad šodienas mums diskusijai ir aptuveni stunda laiks. Es uzdošu jums jautājumus, un tad jūs atbildiet. Es zinu, ka Agitai ir jādodās šodien ātrāk prom, jo viņai nākošā sanāksme jau Valmierā ir. Tāpēc vienā mirklī nebrīnaties, kad Agita dodās prom, tas tāpēc, ka viņai šeit nepatīk, bet tāpēc, ka ir citi pienākumi. Nekāda apvainošanās, vienkārši tāda tā dzīve ir. Pirmais jautājums. Kā Gaujas Nacionālajā parkā līdzsvarot dabas aizsardzības mērķus ar pieaugušo turisma plūsmu, lai nedodarītu kaitējumu dabas vērtībām un vietējām ekosistēmām? Došu mikrofonu priekšu. Labdien! Viņš runājās, jā? Nekas neskanēs. Reģistrēt jūtīgākajos laikos, teiksim, rudens labs, kad nāk tā lejā šeit Siguldā vispār nav iespējams nobraukt, un ja tas ir iespējams jau pirms tam zināt, teiksim, ir kaut kāda kontrole, nebrauciet lejā, dodiet ziņu. Man grūti pateikt, tas vienkārši, kas nāk tagad uzreiz galvā. Tu dodies, visi nezin, kāpēc uzskat, ka Siguldā ir vienīgā vieta, kur ir rudens zelta. Pārējā vietā Latvijā nekur nav, jā, bet, labi, tad braucam visi uz Siguldu, bet tad mēs zinām, ka lejā vairs nav stāvvietas, un vairs tur nav, kur aiziet un pastaigāties, nevis stāvam garajās rindās, un pēc tam tikpat gari arī dodoties ārā. Kaut kāda reģistrācija un informācija, kad braucot lejā pa kalnu vai jau Siguldā, es nezinu, pieņemsim, lejā viss ir slikti, viss ir pilns, tālāk nebrauciet. Ejiet kaut kur citur uz Gleznotāju kalnu, tur arī reģistrācija un arī skatīties. Ir jau tas zelta rudens. Jā, labdien. Līdzīgi es vairāk gribētu teikt, ka izcelt Cēsis un Valmieru arī kā tādus ieejas punktus Gaujas Nacionālajā parkā, jo arī ir labs savienojums līdz Cēsīm ar vilcienu satiksmi labāks, ar Valmieru tā kā sarežģītāk, bet no Valmieras tātad Igauņi, Somi izcelt tieši šo, mazinot plūsmu Siguldā, arī kā siguldiet runāju. Un tas sliktākais būtu tas, ja vietējais cilvēks paliktu ļoti neiecietīgs, nervos. Man, piemēram, meita teica, man nepatīk tie turisti, un tas bija zelta rudenī. Bet tad es arī ģimenē stāstu, mums tās 2 nedēļas pavasarī, 2 rudenī, to mēs varētu tā kā ar to sadzīvojam. Bet, ja tas būtu gada griezumā, tad tas vietējais justos ļoti slikts. Es tā kā redzētu Cēsis kā vidusposms, jo no Cēsīm plūsma var aiziet, piemēram, arī uz Valmieru, uz Siguldu. Jā, izcelt, jo Siguldā būs turisti šā vai tā. Tātad tās priekšlikums jau teikt dzird no jums abiem diviem būtu to turismu plūsmu no Siguldas virzīt tālāk, lai viņi neapstājās caur Rāmkalniem, vienalga izbrauks cauri, Vārnas Vidzem, bet viņi dodās tālāk, dziļāk, iekšā Gaujas Nacionālajā parkā dziļāk. Jā, es arī atzīstu, es arī kā vietējais iedzīvotājs tieši to pašu izjūtu, tas ir diezgan traki tajā rudenī, un es no savas personīgās pieredzes varu teikt, ka es parasti tajās brīvdienās cenšos pamest Siguldu pirms ierodās turismu. Ja nav turisti jāvadā. Jā, bet es arī pat cenšos neņemt grupas, jo ļoti grūti tajā laikā ir vest grupas, arī kā gidiem ir nenormāli grūti strādāt, jo tava grupa vienkārši tajā pūlī pazūd, un viņu tur savākt ir ļoti, ļoti sarežģīti. Jā, tieši tā.
Labi, lūdzu tālāk. Jā, es paturpinot iepriekšējos runātājus, šobrīd es dzīvoju starp Siguldu un Līgatni. Es piekrītu absolūti iepriekšējiem runātājiem, es arī nedodos uz Siguldu, kad ir tās rudens lapas. Un es jau jūtu, ka tie cilvēki jau arī labprātāk izvēlās Līgatni. Bet novērojot un skatoties uz Līgatni, īpaši uz lejas Līgatni, man tā šķiet arī ir daudz jāstrādā ar vietējo kopienu, ar Līgatnes iedzīvotājiem, lai viņi ir tādi pieņemošāki, ka tas turisms būs un viņš būs Līgatnē. Un šī tēma man kaut kā tā ir īpaši tuva, jo lai arī Līgatnes cilvēki saprot, ka no šī ienākošā turisma arī viņu dzīves kļūs arvien labāks. Tas tāds man novēlējums Līgatnes cilvēkiem. Jā, manā prezentācijā sākumā bija šī te kopīgā Latvijas karte, kur parādās īpaši aizsargāmās dabas teritorijas un arī dabas aizsardzības pārvalde. Zinu, ka arī pašvaldības veic teritoriju apmeklētāju uzskaiti, un Sigulda bija tas viens no vissarkanākajiem punktiem Latvijas kartē, bet šeit ir tāds, manuprāt, tādai kompleksai pieejai jābūt. Viens ir šī te apmeklētāju uzskaite monitorings, tā ir arī pielāgota un piemērota infrastruktūra, kura tad novirza šo te antropogēno slodzi. Tā ir arī noteikti vides izglītība, un to mēs arī darām caur dabas centriem, lai jau mērķtiecīgi parādītu, informētu arī par tām citām iespējām. Tie ir arī dažādi pasākumi, kuri tiek veidoti ne tikai tā kā centrā, bet izkliedēt arī pa visu reģionu. Varat arī sekot līdzi, jau ir lieliska lapa tiekamies dabā.lv, kurā var redzēt tos pasākumus, kas notiek arī citviet reģionā, un tā ir noteikti arī sadarbība ar vietējām pašvaldībām, tā kā mēs arī esam iesaistījušies bioreģiona aktivitātēs, un arī vietējiem iedzīvotājiem, protams, ne visiem, bet daļai tā ir iespēja arī būt daļai no tādā uzņēmēja darbības cikla, ja tā var teikt, un varbūt sniegt savu kādu turisma gida pakalpojumu vai uzņemt savā mājā, vai varbūt, kad tiek veidots kāds produkts, šī te mājražošanas attīstība, un arī šādā te veidā ne tikai dzīvot teritorijā, bet arī radīt to vērtību, gan reklamējot savu vietu un nodrošinot labu kvalitatīvu produktu, gan arī saņemot tā kā ienākumus no tā, ka ir šī te paaugstinātā turistu plūsma, tā kā meklēt to win-win. Jā, labdien, iedzīvotāji. Man ir 3 lietas, kas stāv uz skapītī vai uz galda, un tās 3 lietas apkopojot jūs ir ļoti vienkāršas. Zināšanas, komunikācija un infrastruktūra, jeb latviski runājot, sapratne par to, kas ir un kad notiek, kad ir iedzīvotājiem skaidrs, ka tajā un tajā brīdī ir tādi un tādi pasākumi, festivāli, grupas un vēl kaut kas. Un 3. infrastruktūra, kas ir gan ko iedzīvotāji paši nevar uzbūvēt visu, kas ir gan pašvaldība, gan reģionāla attīstība, gan vispārējais. Ja šīs 3 lietas cenšamies aizvien sakārtot, tad jau būs labi. Es noteikti arī gribētu piekrist kolēģei blakus, kad ir svarīga tā informācijas apmaiņa un arī tā izglītošana. Jo, ja mēs veidojam dažādām mērķa auditorijām, saprotam, uztveram un sasniedzam to saturu, kas arī pavēsta, kur tad vēl ir redzams tas zelta rudens vai pavasara ievu ziedi, ja, tad tas noteikti sasniegs to klausītāju un redzēt, skatīties gribētāju. Un infrastruktūra noteikti ir ļoti svarīga, jo iespējams, ka dažās vietās nenonāk tieši tā iemesla pēc, ka tā infrastruktūra varbūt nemaz nav tik ērta, pieejama vai vispār zināma. Tā. Paldies. Valmieras Nova
novads līdz jums laikā mazāk tomēr tā plūsma aiziet, bet noteikti arī jūs to redzat. Jā, labdien, man gribās atsaukties uz 2012. gadu, kad es atceros, ka braucu mašīnā arī sniegotā februāra dienā uz Līgatni, uz pirmo pašvaldību tikšanos, kur Sigulda, Cēsis un Valmiera apsēdās pie viena galda, lai runātu par kopīgo galamērķi. Un 13. gads, Baltūrs, atceros, kā pati piedalos, un ir mēru parakstīta vienošanās un tāda zivs simboliska rokās, un mēs vispār saprotam, ka mēs runājam par vienotu galamērķi. Un noteikti mēs esam ļoti daudz iesaistītās puses šeit. Sabiedrība, kopienas, saucamā steering group, ja? Tā, kas virza vispār uz priekšu šos procesus. Un mums ir atšķirīgas šīs pieredzes, kā jau mēs dzirdam arī Gaujas Nacionālā parkā, kas ir Sigulda un Līgatne un Valmiera, kas ir Ziemeļu vārti, un es noteikti gribu pievienoties arī iepriekš runātajiem un šodien jau izskanējušām lietām, kas attiecas par tādu ļoti mērķētu, precīzu plūsmas vadīšanu un koordinēšanu un iedot cilvēkiem priekšā caur mārketinga instrumentiem, kā mēs to pieredzi Gaujas Nacionālā parkā varam baudīt. Savā ziņā mazliet paši uzkāpjam uz tā paša grābekļa, jo visos informācijas vai materiālos vai bukletos vai digitālajā reklāmā, ko tad mēs tur liekam virsū? Mēs liekam gūtmaņalu vai kaut ko tādu, ja? Un tad pašā laikā mēs lasam par šo mieru un tādu izvirzītu, līdzsvarotu reģionālo pārklājumu, lai gan patiesībā tikpat labi varbūt tiešām sietiņies vai kādas klintas vēl citas varam parādīt un iedodam tieši to pašu sajūtu par dabu un par to baudīšanu. Un arī domājot par tiem mārketinga instrumentiem, mana sajūta ir tāda, ka mēs dzīvojam šajā digitālajā laikmetā un cilvēku uztveres spējas un līdz ar arī sabiedrības novecošanos mainās tie paradumi, kā mēs vispār tveram šīs lietas un lai mēs jaunajai nākotnes paaudzei nodotu vispār šīs vērtības un saglabātu šo dabas mantojumu, mums ir jārunā, es tagad runāju viņu valodā, lai gan es pat esmu pa vidu 40 gadnieks, mums ir jārunā šai viņu valodā caur video, caur piemēriem, caur TikTok video, kā mēs baudam, kā mēs to dabu izmantojam. Bet es piekrītu jau izskanējušām domām, ka tas ir ļoti, man liekas, Ilze iezīmē, ļoti plašs un strukturizēts process. Tā ir izpratnes veidošana. Piedodiet par jocīgu piemēru, bet tā kā CSDD mums māca par to, ka ir jāapdomā, kā mēs braucam, tāpat arī varbūt kampaņas, kā mēs ejam dabā. Tās varbūt šīs pašas Sigitas izskanējušās viedoklis, kuram es pilnībā pievienojos par to, ka nevar būt kurš katrs gids Gaujas Nacionālajā parkā, bet tā ir atbildīga attieksme. Tās var būt īpaši pasākumi un veidi, kā mēs virzam un pievilinām šo plūsmu ne pīķa sezonās, skaidrs, ka brauks baudīt rudeni uz Gaujas Nacionālo parku skaidrs, bet ir ļoti spilgti dažādi piemēri tepat no Ziemeļa Eiropas valstīm, kā mēs varam piesaistīt un parādīt, kā mēs ziemeļblāzmas tveram vai tieši ziemas sezonas. Ir ļoti daudz, tiešām to vienā paneļa diskusijā nevar atbildēt. Jā, tā kā... Kopsavilkums par visiem, jo tomēr Entergau jau apvieno visus uzņēmējus pašvaldības. Jā, mēs tā kā esam ar mārketingu centušies arī šo to mobilitātes, tā kā es tādas dažas iezīmes mobilitātes novirzīšanu, lai tas ir ērtāk un ekoloģiskāk, un tieši šīs te vilcienu piedāvājums Valmierā izkāpt un Siguldā izkāpt, un ko to redzēt, un tāpat Cēsīs, un mēs arī to piemēr, ka tas lapas ir visur skaists, un daba mūsu teritorijā visur ir pieņemama, un kur mēs vēl ir, ar ko mēs esam domājuši par savādāku pieeju. Arī esam aicinājuši vairākus gadus ceļotāju dienām, Gaujas Nacionālā parka ceļotāju dienām, gidus aicinājām, taisiet programmas, vediet ceļus, kur mēs neesam vēl nezināmus ceļus un neiemītas takas, un ar to ir diezgan grūti, visiem patīk kaut kur, bet tas ir daļai izdevies, un to arī turpināsim. Labi, paldies. Nākošais jautājums, kas patiesībā jau izriet diezgan, jūs jau pārgājāt uz nākamo, ko es vairāk fokusētos uz uzņēmējiem un pašvaldībām, tad kā pašvaldības un vietējie uzņēmēji var kopīgi veidot turisma produktus, kas rada ekonomisko ieguvumu, bet vienlaikus mazina ietekmi uz vidi. Drusku līdzīgs iepriekšējiem jautājumiem, bet tomēr tagad tas fokus uz to turisma produktu veidošanu.
Kurš būtu gatavs izteikties no uzņēmējiem, pašvaldība? Jā, lūdzu. Mēs esam atpakaļ ceļā. Jā. Nu, jā, man nāk uzreiz tādi praktiski piemēri prātā. Nu, piemēram, sadarbojoties kopā dabas aizsardzības pārvaldē ar pašvaldībām, radot šīs drošās vietas pēc zonējuma, kur mēs piedāvājam šo dabu baudīt, vai tie ir skatutorņi, vai tā ir kāda infrastruktūra, tad ar šādiem risinājumiem mēs pievelkam arī tajā brīdī uzņēmējdarbības momentu klāt. Nu, es atsaukšos uz piemēru Valmieras novadas pašvaldībā, piemēram, tad, kad mēs atvērām Zilākalna skatu torni, tad turien arī uzreiz lejā radās ekonomiskais pamatojums, pop-up restorāns, sezonas ēdināšana, suvenīru tirgošana, gidu apaudzēšana. Ja? Tas ir viens no tādiem piemēriem. Gribētu teikt, ka arī tāda veida iniciatīvas vai pilotprojekti, kā pieņemsim mājas kafejnīcu dienas, kas ļauj cilvēkiem pamēģināt bez bailēm, bez sankcijām, bez lielas birokrātiskās procedūras un veicina nākotnē jaunos turismu produktus, jaunas sadarbības. Mūsu pieredze rāda, ka pēc pēdējās mājas kafejnīcu dienām Valmieras novadā mums bija 10 uzņēmēji, kas pateica, esmu gatavs domāt par uzņēmējdarbību tuvāko 5 gadu laikā, un 2 no tiem jau ir uzņēmēji. Tā kā šāda veida lietas noteikti. Un vēl es gribētu teikt tā, ka nezinu, kā auditorijai šie jautājumi man ir reizē gan nomoka un ir palīdzoši, ka es esmu ilgstoši jau arī šajā mūsu kopienā un pieredzē, gan reizē šatad, pagrūžas priekš, tad atvelk atpakaļ. Mēs izšķīstam bieži vien sīkumos tajās savās lietās, kuras mēs daram ikdienā. Un man liekas, ka turot priekšā šos pamatu kritērijus, kas mums ir hartā definēti, to vajadzētu saglabāt kā tādu filtru. Katru reizi, kad es radu jaunu produktu vai pasākumu, es atbildu uz šiem pāris jautājumiem, vai es ar savu pasākumu sasniedzu ilgtspējas mērķus. Citādi ir tā, ka nereti kaut kādas iniciatīvas tiek radītas, un tikai pēc tam mēs domājam par to, kāds ir pienesums, kāds vispār bija mērķis, vai mēs ielicām kaut kādā aizbraucošā vilcienā, finansējumu vajadzēja apgūt, un ko tas dod ilgtermiņā. Šie te hartas, tie mērķi, ilgspējīgas mērķi, kas tika demonstrēti šodien vairākas reizes uz ekrāna, tā kā špikerīts būtu priekšā, kas stāvētu pirms nākošo soļu pieņemšanas. Vai transformēt tos par jautājumiem? Jā, 3-5 jautājumiem, uz kuriem ikdienā jāatbild. Es arī noteikti varu piekrist tam, ka tas ir tāds ikdienas darbs, tomēr ir arī tā sezonalitātes ietekme, jo tad, kad ir tā sezona, tad nav diži laika iesaistīties tajā. Es tagad pārdomāšu, kā to visu tā kā sakabināt kopā, bet savukārt tai klusākajā laikā varētu pie tā ļoti piestrādāt un varbūt jāatrod šie ceļi, kā satikties, kā būt pie tā saruna galda un kā veidot tos komplektiņus, kā konkrēti, piemēram, pašvaldībā, apvienot to informāciju, kur es kā varbūt viens nozars uzņēmējs savienoju to savu produktu ar pārējiem tādā pašā pašvaldībā esošajiem, paturot prātā tos ekoloģiskos visus faktorus, mērķus, lai tā kā šeit uz vietas arī to naudu arī atstātu, noturētu un viens otru atbalstot, viens otru paceļot, turpinātu tādā tiešām vērtīgā veidā virzīties uz priekšu. Kā jūs šobrīd pieredzi? Saprotu, tas ir, jūs esat Cēsu novadā. Jā, Cēsu novadā. Vai Cēsu novads jau šobrīd veic tādu uzņēmēju, stimulē uzņēmējiem jaunas turismu produkts radīt? Varbūt tā kā neesmu tik tuvu tieši novada centram, tad es tā gluži nevarētu teikt, kad es varbūt arī pati neesmu tik ļoti tajā iesaistījusies. Tomēr no manas puses esmu mēģinājis vismaz apvienot visu to, kas ir tūmā, bet es saprotu, ka tur noteikti vajadzētu vēl piestrādāt. Tad, kad, teiksim, ir kaut kādi koncerti, notikumi, tad parādīties vairāk sevi piedāvāt un savukārt noteikti arī tādu apusēju sadarbību, bet no pašvaldības puses varbūt īsti neredzu un nejūtu, vēl nesaprotu to saiti kā. Jā.
Noteikti. Un arī tādā pašā sakarā, kad es arī jūtu kaut kādu trūkumu vai vajadzību, ka es saziņā ar pašvaldību varētu viņu mēģināt kaut kā kopīgi risināt. Kaut vai par tām pašām stāvvietām, kas konkrēti netālu no mums ir diezgan iztrūkstošas, tas būtu ļoti noderīgi, ka mēs varētu kaut kādā kopējā sarunā to virzīt uz priekšu. Te mums ir uzņēmējs no Siguldas novada, varbūt, varētu padot mikrofonu šurp, Es pa ceļam varu kaut ko piebilst? Jā, jūs varat piebilst, jā, noteikti Siguldas novada arī piemērs, protams. Mana pagalīte būtu tāda, ka šī gadījumā neaizmirst bioloģisko lauksaimniecību un bioloģiskās saimniecības, un vēl neaizmirst, teiksim, ja galvenais turists nāk no Rīgas, tad viņam piedāvāt līgatni, ieriķus, liepu un, vārdu sakot, visas šīs pa ceļam mazās vietiņas. Es saprotu, man tagad ir jādod tālāk. Kaut kā es trāpījos, jā. Rāmkalniem, godīgi sakot, mēs jau sen nodarbojamies ar savā ziņā tādu turismu, kur cilvēki atbrauc, aiziet paši pastaigāties, pabraukā uz riteņiem uz riņķi. Un sadarbība jau mums ir, un ar Enteru Gauju pat interesanti, ka mēs iestājāmies, tad Inčukalna pagasts vēl nebija iestājies, un mēs jau bijām iestājušies jau caur Siguldas novadu, kaut vēl nebijām Siguldas novadā. Tā mums tāda kopīga vēsture. Vairāk praktiskuma, ko es gribētu tā kā pateikt tieši uz sadarbību ar pašvaldībām. Kamēr klausos, ienāca viena tāda doma galvā, mums blakām ir Silciem mežs starp Rāmkalniem un Siguldu. Es nezinu, vai tur kādreiz zāģēs, bet es ceru ļoti, ka nezāģēs, un lai to arī aprunātos arī tie, kas tur organizē šitos te orientēšanās. Jā, es pats neesmu orientieris, bet es redzu, kā viņi tur darbojas. Man tur ir vienkārši pārgājieni, ļoti skaists mežs un visi kārtībā. Un te es klausījos to jūsu, to dzelteno, zaļo un sarkano politiku. Bija ļoti labi tas, kad var jau izvēlēties, ir kur stingri, tu ej tikai pa taciņu un nevari nokāpt nost, bet tu redzi. Bet ir tāds Silcēm mežs, kur tu vari skraidīt, bet viņš arī viss ir kārtībā, un tur nav, viņš nepiesārņots, viss ir labi, un cilvēki tie, kas tur dodās, viņi jau apzināti skrien, orientējās, un tas ir viņu dzīvesveids, un tas ir forši. Un pie šādiem lēmumiem, ja kaut ko grib, teiksim, mainīt vai darīt dabā, arī tādam kā uzņēmējiem mums, Rāmkalniem, mums tuvākajā apkārtnē, varbūt tomēr arī būtu pieaicināti un mums varētu aprunāties. Es godīgi sakot, nezinu, vai tur kaut kas būs vai nebūs nākotnē, jo vienu trasi mums izjauc tā, kas bija Silciem otrais mežs, pāri dzelzceļam tanī pusē bija ļoti skaists mežs un pārgājiens zem tuneļa. Tas viss tagad ir slēgts zem dzelzceļa tuneļa apakšā un mežs ir izzāģēts. Kaut kā tā. Tas ir ārpus Gaujas nacionālā parka, mēs tagad, Jā, bet es vienkārši tādu pieredzi un es tad pārtaisīju visu maršrutu un tādā veidā. Noteikti sadarbība ar pašvaldību ciešāka, kā jūs domājat, ko mēs varētu kopīgi izdomāt, un tāda sadarbība. Un to jau no tā jau iegūs visi. Es šajā brīdī parunāju vairāk par orientieristiem, kaut es neesmu orientierists. Es redzu, cik viņi ir priecīgi par to mežu tur skraidīdam. Šeit būtu ne tikai sadarbība ar pašvaldību, bet arī jūsu gadījumā konkrēti ar dabas aizsardzības pārvaldi. Vairāk par to, bet mums ir laba sadarbība dabas aizsardzības pārvaldība īstenībā. Jā, lūdzu, vēl uzņēmēji. Jā, es varētu pārstāvēt gan uzņēmēju, jo pirms tam arī ilgstoši esmu strādājis pašvaldībā, tā kā man šī drēba ir zinām gan no pašvaldības puses, gan no valsts puses, un šobrīd kā no uzņēmēja puses. Un ja mēs runājam par vārdu pašvaldība, tas tāds ļoti stiepjams jēdziens, jo katra pašvaldība tomēr dara, kā viņa pati valda. Un te jau konkrēti jārunā noteikti par Cēsu pašvaldību, par Siguldas pašvaldību, par Valmieras pašvaldību. Un zinot to arī pašvaldības darbu, tā tad ārkārtīgi svarīgi tam mazam uzņēmējiem vai vidējiem uzņēmējiem, ja tā pašvaldība vispār viņam pievērš uzmanību un aicina uz to sadarbību. Un tāpēc tas vēlreiz atkarīgs no katras pašvaldības, bet runājot jau man kā uzņēmējiem to savu mazo piemēru, man bija ārkārtīgi patīkami, kad man Turaidas muzeja rezervāts uzaicināja, lai es veidoju viņiem balvas, un tā ir tāda forša sadarbība ar tādu skatu nākotnēm. Un vēl viena mazlietiņa ir tas, ka, ja mēs par pašvaldībām runājam, tas gluži nav par sadarbību, bet par tām robežām. Jo, teiksim, es kā uzņēmējs šobrīd atrodos Lielajā Cēsu novadā ļoti tuvu pie Siguldas robežas, bet es neesmu gluži Siguldas novada pašvaldība.
pašvaldība. Līdz ar to varbūt tālākā nākotnē es rosinātu to domu, varbūt Siguldas pašvaldībai vairāk sadarboties ar Cēsu pašvaldību, ja varbūt viņām noslēgt savstarpējs līgums, lai tas mazais uzņēmējs, kas ir pie tām robežām, varbūt gan vienā, gan otrā pašvaldībā, es domāju, no mārketinga viedokļa un arī no turismu uzņēmē viedokļa. Mēs ceram, ka šo ierakstu pēc tam noklausīsies kāds arī no Siguldas un Cēsu novada pašvaldības, jo šobrīd... jā, tas tā ceļš. Jā, arī. Sigit jau zina. Jā, var kaut ko Agita vēlās, jā, kā Vidzemes augstskola piebilst. Es laikam gribētu teikt, ka viens ir, man liekas, tie ir izcili turismu produkti, kuri var dzīvot savu dzīvi, kuriem nevajag lielu atbalstu. Kad ir radīti produkti, kuri ir pieprasīti un viņi ir ilgtspējīgi, un vairāk, kur es varbūt redzētu tā sadarbība ar pašvaldību, tas ir tieši tajā infrastruktūrā, tajā minēja stāvvietas, tas ir ceļi, arī veloceliņi, savienojumi, kas iztrūkst, lai nokļūtu uz šiem te uzņēmēju tātad vietām turismu produktiem. Vai, piemēram, no dzelzceļa izkāpjot Līgatnē, lai tur būtu kāda norāda zīme, uz kuru pusi vispār doties. Jā, Ilze vēlējās. Jā, blakus kolēģi minēja par šīm te pašvaldību robežām, bet jāatzīst, ka turismā robežu nav apmeklētājam, un apmeklētājs visticamāk ļoti labi zina, ka atrodas Gaujas Nacionālajā parkā, un līdz ar to šiem te mazajiem, īpaši mazajiem turismu uzņēmējiem, jā, viens ir tas, kad zināt un sadarboties ar tuvākajiem turismu informācijas centriem, kuri tad arī ļoti bieži parasti nodod informāciju tālāk citiem apmeklētājiem caur dažādiem mārketinga instrumentiem, arī ja produkts vai šis te pakalpojums ir tāds ilgtspējīgs un kvalitatīvs, tad arī būs informācija ne tikai Latvijā, bet ārvalstīs. Un noteikti tas gan netika tā kā minēts darba uzdevumā jautājumā, bet noteikti ir iespēja sadarboties arī caur šiem te nevalstiskajiem sektoriem, un tāpēc arī biedrībā Enter Gauja ir lielisks piemērs, kas apvieno un veido jaunus turismu produktus, un rītdien arī ir šī diskusija tieši jau turisma klāstera ietvaros, kas strādā tieši ar uzņēmējiem, tur gan vairāk jau ar tādiem, kur ir varbūt sevi pierādījuši, vai tieši nišas turisma produkti, bet tā ir tā sadarbība, koordinācija un jā, pašvaldības un arī mūsu kā valsts, viens no tiem tādiem tīri praktiskiem uzdevumiem ir šī turisma infrastruktūra, arī kādas vadlīnijas, izglītība, pasākumi, bet tā ir lielā mērā sadarbība. Jā, paliek mikrofons, jā, Agita, lūdzu. Es nezinu, vai man vēlāk sanāks. Es pie hartas strādājot, skatījos to klimata sadaļu, tur bija arī jautājums par troksni, un es gribētu arī vērst uzmanību, kur pašvaldības varētu arī skatīties, vai ir kādi noteikumi publiskajiem pasākumiem tātad par troksni, jo Gaujas Nacionālā parkā, ja ir lielie pasākumi, atbalsts ir milzīga visā Senlejā, un ja cits uzņēmējs tikmēr piedāvā kluso turismu, pastaigu, tad tās ir divas nesavienojamas lietas. Jā. Jā. Jā, paldies par to, ka nav šīs te robežas turismā. Tas ir noteikti īpaši attiecībā par infrastruktūras izmantošanu turists, ka nāk, viņš jau arī pat nezina, ne to, kur ir konkrēti robeža, viens pašvaldības, otrs pašvaldības un arī piederība. Vai tā infrastruktūra pieder dabas aizsardzības pārvaldei vai pašvaldībai, viņš saprot, viņš viņu izmantot. Un lielākā daļa, es nezinu arī, vai jūs kā nākat apmeklētāji, jūs zinat, kurš posms, kur ir uzbūvēts dabas aizsardzības pārvalde un kur ir pašvaldība. Patiesībā, kāda tam ir nozīme? Pilnīgi taču nav tam nozīme. Ja? Svarīgākais, lai viņi būtu kvalitatīvi, lai viņi būtu izmantojami, nebūtu bīstami un tam līdzīgi. Tā kā neapšaubām šī ciešā sadarbība ir nepieciešama, un tas jau pārējais, lai tas turists brauktu, un tās pārējās lietas jau ir izdarītas pirms tam. Ja? Tur viss ir sakārtots. Jā, lūdzu. Jā, man liekas, ka tas aspekts ir tajā, ko es vismaz saklausīju par to, kā jūs atrodaties tuvu pie robežas, kur ir blakus gan Sigulda, gan Cēsis.
pēc teritoriālās piederības ir viena pašvaldība, bet it kā gribētos būt arī tajā tīklā un ka man reklamē arī tas blakus esošais, vai es pareizi sapratu to domu. Jo tur atkal ir jāskatās tas moments, tur, kur finansējums, tur tā nauda tam seko. Un ja, teiksim, pašvaldībai ir funkcija veidot turismu, es tagad pa Valmieru runāšu, ja, tad mums, piemēram, Visit Valmieras galamērķa pārvaldības tīklā jāatspoguļo savas teritorijas uzņēmēji, jāveicina viņu ekonomiskais pienesums, lai gan varbūt es saprotu, ka pāris metru attālumā ir Valkas pašvaldības kolosāls objekts, kas šo maršrutu bagātina. Kā darām mēs? Protams, galvenajā lielajā galamērķa pārvaldības mājaslapā vai nesošajā bukletā ir savi uzņēmēji, bet kaut kādos tematiskajos maršrutos vai pārgājienos, kurus mēs noorganizējam, mēs piesaistam klāt arī kādu blakus esošu, pieņemsim, varu piemēram minēt, mums ir tāds maršrutu ceļvedis, kur arī paskatāmies un tuvu esošajai robežai pārkāpjam dažkārt pāri, bet te ir tas stāsts, ka mēs esam Entergauja teritorija un tad mēs tiešām neskatāmies vairs uz šīm robežām un paldies Dievam, ka varam šajā sadarbības līmenī runāt. Tad tā būtu robežu nojaukšana. Jā, Šajā tiešām sakarā mēs esam tie, kas mēs apvienojam Gaujas Nacionālā parka turismu biedrību, to mārketingu, bet mēs arī esam biedrība un mums ir biedri. Ja mēs vispārīgo teritoriju visu iznesam, tad atsevišķi uzņēmējus mēs tie, kas ir biedri, jo mums ir biedru maksas un jābūt ir adekvāti tam visam. Jā, šī man bija tāda lieta, ko es gribēju tiešām šeit aktualizēt par to Siguldas un Cēsu un gribēju pateikt, tāpēc tieši mēs arī esam Entergaujā, jo Entergauja ir tas jumts, kas apvieno šo visu un tieši caur Entergauju mēs kā biedrs ļoti cenšamies arī visur pieminēt un lepojamies, ka mēs tieši esam Entergaujā. Ļoti labi. Jā. Tā, nākamais jautājums, un kas vairāk ir fokus uz vietējiem iedzīvotājiem. Kā vietēji iedzīvotāji redz turisma attīstību? Vai tā palīdz kopienas dzīves kvalitātei, vai rada papildus slogu, un kā šo līdzsvaru varētu uzlabot? Nedaudz jau Andris Klepers savā prezentācijā mums tur parādīja dažus faktus, no šīs aptaujas, ko viņš bija veids, izstrādājot dabas aizsardzības plānu par vietēju iedzīvotāju attieksmi un viņu viedokļiem, bet tagad, lūdzu, vārds vietējiem iedzīvotājiem. Es arī esmu vietējais, jā. Es arī esmu vietējais, jā. Tieši skatoties, ko Andris Klepers rādīja, un es tā aizdomājos par mums latviešiem vispārīgi. Mums jau pa lielo nepatīk, ka mums kāds blakām visu laiku nāk un darbojās un darās, un ja es gribu savā sētā sēdēt, viens pats te es gribu, un tāpēc mums ir tas viensētu princips. Bet kaut kur jau ir jāmainās, jo turistiem ir jābūt un jānāk, un tā ir mūsu attīstība. Un, man patika to, ko viņš teica, kad iesaistīt pensionārus, kuri varētu kaut kur iesaistīties kaut kādos darbos. Un es tā izdomājos, ka tur jau ir ļoti daudz, mums ir daudz pensionāru. Var aizbraukt, teiksim, kāds mežsargs jau redz, ka mežā ir kaut kāda nekārtība. Uztais vasarā kopīgi pasākumu aizbrauc, viņi mierīgi pastaigās salās, plus vēl pavisam vietējie tie, kas dzīvo pie Gaujas. Viņi arī var informēt, ir kaut kāds telefons, tur kaut kas ālējās, tur kāds kaut ko lauž. Tā ir sadarbība, un tāpat laikā viņus mierīgi informēt, kad turisms tas ir labi, ir forši, no tā ir ienākumi, no tā te uz to lauku māju tiek sakārtots ceļš, galu galā braucot garām ik pa brīdim, ir arī savstarpēja labumi. Es domāju, te ir vairāk vienkārši ir jārunā, jādara tieši darbi. Par vietējo kopienu iesaisti. Piemērs gan būs šoreiz no Skaņākalna dabas parka, bet tā kā mēs pēc novada reformas esam Valmieras novads un mēs esam Entergaujā, tad es runāšu par Valmieras novadu. Un reizē par antropogēnās slodzes mazināšanu. Skaņākalnā uzsākām sadarbību ar vietēju iedzīvotāju, pensionāru, kuram veselības rezultātā viņš nevar nodarboties ar savu pamatu nodarbošanu, un ārečē viņa uzvārds ir Gūtmanis. Un mēs sakam, nevajag braukt obligāti tikai uz Gūtmaņa alu, mums ir Gūtmanis pie alas. Tā kā ziniet un izmantojiet. Jā, te jau arī slēpjās tas sapraktais suns,
par to, ka vajag runāt ar katru un iesaistīt. Un ļoti vienkārši, kad tu parunājies personīgi, viss notiek. Ko vēl darīt personīgi? Personīgi ir tādas iedzīvotāju WhatsApp grupas, kur ir tam miestam, šim miestam ir WhatsApp grupas, kurās arī varētu tā korekti informēt par dažādiem notikumiem un par iespējām. Teiksim, šodien, kolēģi, jums visiem ir iespēja, ejam to un to Graus krastu pārskatīt un salasīt, kas tur ir izbiris kādam turistam vai citam. Tādi mazie solīši. Jā, es te tā pa vidu iestarpināšos nekā vietējais iedzīvotājs, bet tas, kas man nāk prātā arī papildinot atkal otras puses kolēģi, ir šī te dabas aizsardzības pārvalde iesaista vietējo sabiedrību caur Dari labu dabai. Un tā ir tāda lieliska iniciatīva, kurā arī vietējā sabiedrība gan individuāli iesaistoties publiskās talkās, gan arī jau tādās savās kopienās, vai, piemēram, tās skolas vai kolektīvi var nākt un darīt labu darbu dabai. Tātad talkojot, sakārtojot kādu infrastruktūras stūri vai kādu objektu, un tikko arī pagājušajā sestdienā bija talka Siguldā, un paldies siguldiešiem, jo arī tika pie Gūtmaņalas apkārtnē sakopta tāda neliela teritorija. Es gribu noteikti uzsvērt to, ka vietējais iedzīvotājs patiesībā ir tas, kurš redz, kurš piedzīvo, kuram ir diezgan pilnīga tā informācija, kas tad notiek tajā vietā, kur ir kaut kāds turisma maršruts vai objekts vai kaut kas tāds. Un šo te informāciju, ko viņš uzsūc, var ļoti labi izmantot tajā satiksmes punktā, kur ir ar dažādām tām organizācijām, institūcijām, arī pašvaldību, kur notiek šī informācijas apmaiņa, kur tad ir kaut kas vajadzīgs, kur kaut kas ir noticis, un lai arī šis vietējais iedzīvotājs jūtās kā vērtība kaut kādā mērā, ka viņš ir tas, kurš redz, tas, kurš konstatē. Jā, mēs neapšaubām, mēs esam ļoti daudz vietēji iedzīvotāji, un te arī sēž vietēji iedzīvotāji. Varbūt kāds vēlās no jums izteikties kaut kā vietējais iedzīvotājs? Var iedot mikrofonu? Ne? Šobrīd ne, ja? Nekas, labi, turpināsim diskutēt šajā te lokā. Jā, es arī esmu vietējais iedzīvotājs, un te vēl atgriežoties vēl pie paša sākuma, kur jau mēs minējām par to turisma plūsmu tam līdzīgi, ja, kas nāk, tad es gan kā vietējais iedzīvotājs, gan arī tajā laikā, kad vēl strādāju dabas aizsardzības pārvaldē, tad man bija iespēja arī doties uz, kas laikam TV3 ir tās 900 sekundes no rīta, ja, kur īsi pirms zelta lapu laika es stāstīju, neapstājieties Gauss Nacionālajā parkā, brauciet tālāk pat līdz uz Alūksnes pusi un Kornatiem peļiem un tam līdzīgi, brauciet tālāk. Ja. Tas ir kā no vienas puses, jā, es varu būt slikti priekš Gauss Nacionālā parka, no otras puses, zinot to, tāpatās viņi ļoti daudz šeit apstāsies. Ja. Bet tā plūsma ir jāvirza, viņi gan nāk iekšā, gan arī, lai viņi iet tālāk un neapstājamies un sadarbojamies ne tikai savā lokā, bet arī ar blakus pašvaldībām, blakus novadiem un tam līdzīgi. Patiesībā jau to robežu nojaukšana noteikti ir tas pats labākais, kā mēs varam vispār turismu attīstīt kopā Latvijā. Tad jau par vērtībām mēs runājām, un, protams, Gauss Nacionālais parks ir neapšaubām par šo te dabas vērtību aizsardzību, bet arī par kultūras vērtībām un ainavu vērtībām un tam līdzīgi. Un tas arī tagad vairāk arī vēršos pie uzņēmējiem, bet ne tikai. Tad kādas iespējas jūs saredzat, vai un kā dabas vērtība aizsardzība var uzlabot jūsu biznesa efektivitāti un kvalitāti? Par to, ka šeit ir šī dabas vērtība aizsardzība, kāds tas pienesums ir jūsu biznesam? Tātad Gauss Nacionālais parks un jūsu biznesa vērtība pieaugums. Vai jūs to saredzat? Vai starp citu, vai jūs izmantojat kā uzņēmēji, Gauss Nacionālā parka logo vai citādāk jūs pasakat, ka tas ir ražots šeit, Gauss Nacionālā parkā, tas produkts nāk no jums, tas, piemēram, varbūt arī no Rāmkalniem? Jā. Mums vasarā ir, mēs ļoti izmantojam tieši Gaujas maršrutu
brauciens pa Gauju ar laivām, un kas ir patīkami, ka pa ceļam ir šīs piestātnes, kur var apstāties, un tā ir arī tā vērtība. Un tie, kas ir daudz braukuši un atbraukuši tieši no ārzemēm, viņi saka, tāds klusums un skaistums. Tad pat laikā, ja būs ļoti daudz turistu, kā mēs saprotam, šis klusums būs stipri mazāks. Bet jā, mēs to izjūtam. Plus cilvēki, kas pastaigājās uz riņķi, tie arī tā ir vērtība, bet atrast tagad to zelta vidusceļu, lai būtu daudz turistu un klusums, tā ir tā māksla. Pirms tam kolēģis Kleperkungs pieminēja to stāstu par Palangu. Ja. Es tur biju, tas ir reāls sprādziens. Jā, bet ir arī otrs šim tam visam. Tur tie, kas visi strādā, tie labi nopelna. Varbūt ir šāds, protams, Lietuvā ļoti maz tās teritorijas. Varbūt ir kaut kur ne Gaujas Nacionālā parkā, ne pie mums, bet es tā domāju par Latvijas līmenī. Jūrmalā tad uztais to vienu mazo mikroteritoriju, kur ir tas sprādziens, lai tie, kam patīk ar jūru staigāt kleitās un kurpēs un nopirkt to bumbiņu vai, es nezinu, kokču un atgriezties viesnīcā, tā kā ārzemēs, bet visa pārējā teritorija ir liekta un tur tā nevar darīt. Kaut kur tas vidusceļš ir jāmeklē. Es tā vienkārši iedomājos vispārīgi. Es kā mazais uzņēmējs gribēju pateikt, ka mūsu pat uzņēmuma nosaukums Mākoņi un Mals, tas jau ir balstīts gan tieši šajās vērtībās, jo mēs visu šo savu uzņēmēju darbību balstam uz šīm dabas vērtībām, kas mums ir apkārt. Man tā šķiet, mums ir tāda pērlīte, neskarts dabas vidū, kur ir apkārt klusums, daba ainava. Jā, tad mēs tieši savā uzņēmēju darbībā šo arī liekam kā galveno akcentu. Un arī tas produkts, ko mēs radam, mēs veidojam melnā māla keramiku. Ja, šis materiāls arī ir ņemts no dabas, viņš viss ir eko, dabīgs, un tās ir tās mūsu galvenās vērtības. Un arī veidojot šo atpūtu, mēs ļoti domājam par to sasaisti cilvēkam ar dabu, visu veidot eko bioturismā, un tā faktiski mūsu tā uzņēmuma domāšana, un tāpēc mēs esam Gaujas Nacionālā parkā. Es tā pavisam īsi atgriežoties atkal pie tās prezentācijas kartes, kur bija jau visa Latvija ar īpaši aizsargājumā dabas teritoriju turistu apmeklējumu. Un ir tā, ka ja mēs pieliktu klāt vēl vienu slāni, kur apakšā ir tieši dabas dažāda infrastruktūra, dabas objekti, plus vēl pielikt klāt arī kultūra vēsturisko šos te objektus, tad tie ir tie, kas piesaista apmeklētājus un atliktu tikai tad katrai vietai izrēķinātos ekonomiskos ieguvumus. Vidus komentārs vēl tāds, ka šeit ir vienkārši lieliskas pērlītes no katra. Un ja šādās pērlītes savērtu vienā virtenē un liktu lietā, būtu ļoti jauki. Mūsu tāds moto ir tieši manam mazajam uzņēmumam, kad būt kopā ar dabu, būt dabā iederīgam, nepārkliegt viņu. Un es vienmēr, tad, kad ar ciemiņiem, ar viesiem satiekos un mēs ejam, piemēram, mežā, es saku, vai esat dzirdējuši teicienu par to, ka nekliedz tā kā mežā. Un ļoti daudz saka, jā, tā kā sanāk, kad mežā drīkst kliegt. Es saku, man šķiet, kad mežā aizejot, mēs sākam runāt čukstus, jo mums ir svarīgi dzirdēt to meža skaņu, to upes sarunu un visus tos, visas tās dabas valodas, kas mums apkārt ir. Un tāpēc es domāju, ka ļoti svarīgi tiešām saglabāt to klusumu, to mieru un klausīties dabā. Tāpēc arī mēs esam tajā vietā. Es nevaru nokomentēt šobrīd jautājums vairāk uz uzņēmējiem vērsts. Es varu dalīties pieredzē no sārunām ar uzņēmējiem, kuras mums ir izkristalizējušās. Ko tad mēs visi kopā piedāvājam vai pārdodam, ja? Tā nonivelējot to jēdzienu. Tā ir daba, tā jau ir tā mūsu tā īpašā daba, un tad mums jārunā par
galamērķiem un segmentiem, ja mēs runājam par tādu ārvalstu eksporta turismu piesaisti, tad mums viennozīmīgi šī daba, šīs vērtības ir vienojošais, kuru mēs cenšamies atbildēt arī uz to komentāru, vai mēs izmantojam Enter Gauja logo. Tur viennozīmīgi pateikt, National Park ir daudz jēgpilnāk, un runājot uz vāciešiem vai uz spāņiem, nekā izcelt tajā brīdī to mazo lokālo patriotisko novadu vai pilsētu. Bet atrodoties šajā teritorijā, manuprāt, tas jau tā kā ar mātes pienu iezīžās arī gan uzņēmējos, gan vietējā kopienā. Ja tu dzīvo tādā teritorijā, kur tev daba ir vērtība, tad tu arī jau dabiski radi tās lietas arī savā uzņēmējdarbībā. Pieņemsim, man nāk piemērs prātā par mūsu restorāniem, kuri ļoti cieši sadarbojas ar vietējām saimniecībām un izmanto vietējo produktu, kas tiek audzēts. Mums ir radīts Cēsu novadā, radīts Valmieras novadā, un šī zīme ļoti labi un spēcīgi darbojas uz lokāli patriotiskiem iedzīvotājiem, uz Latvijas kopienu, bet runājot uzreiz, protams, piemēram, braucot uz izstādi Spānijā, mēs aizvedam līdzi radīts Valmieras novadā, un viņam tas mazāk kaut ko izteiks, un tad mums ir jāstāsta, ka tas smilcērkšķīts aug varbūt tieši šajā brīdī no tur ziemeļu daļas Gaujas Nacionālā parkā, bet tas īstenībā ir Latvijas C vitamīns, piemēram. Ja? Tā kā es domāju, ka tas tā ļoti dabiski nāk. Viena doma pazuda, bet acīm redzot nebija lemts. Jā, tiešām tas tā dabiski, un mēs jau vairāk kārt jau šodien esam teikuši, ka Gaujas Nacionālais parks un vispār nacionālie parki kā tādi nes kopīgu vārdu, un prieks, ka viņi Latvijā mums ir vairāki, un arī uz izstādēm braucot mums cenšamies arī teikt, ka nākam kopā un Latviju iznesam kopā. Mēs neesam tik lieli, lai mēs katru savu stūrīti, bet tā pakāpeniski virzam cauri Latvijai, un viņa tik dažāda. Un arī tikko jau Anita arī teica, par restorāniem, par vietējā produkciju, un šis Michelin vārds tagad ir arī ļoti spēcīgs ierocis, ko mēs lietojam mārketingos un atpazīstamību. Un prieks, ka mums ir uzņēmēji, kas izmanto vietējos produktus, un tagad arī tas burtnieku zandarts, un ka mēs atrodam jaunus veidus, kā popularizēt, un arī jau pirms tam par to, ka tā kā nebija Siguldas tas viedoklis, un kad meklēt šiem te produktiem turisma jaunas garšas, kā Siguldā ziemas garša, šūpoju festivāli. Tu tā kā pārvirzi sezonitāti samazini un jauni iespaidi un turismu plūsmas tā dažādošana. Un tas jau tikai vēl uz priekšu ir iespējams daudz un dažādi arī tās restorāna nedēļas, kuras nav sezonā. Un tas viss kopā rada, un tik daudz mums uzņēmēji ir, kur viņa dabas veltes savā uzņēmēja darbībā, un tas ir apsveicam, un lai turpinās, un nākat visi biedros, kas vēl nav biedri, un varam iznest visus plašāk un spēcīgāk, un sajūta to, ka tā ir vērtība būt kopā zem zīmola, kas iet pasaulē. Un, jā, izprotiet, ka tās, jā, ir gada maksas, bet tā ir iznešana ārpus robežām, un tā nav vietējā tikai, ko mēs arī strādājam arī uz vietējo, bet tas lielākais pluss ir ārpus robežām, un tās ir citas izmaksas, vai tur uzņēmējam vienam reklamēties, vai visi kopā mēs varam ieiet tādā katalogā, tādu izstādi pārstāvēt, un to kopīgo viedokli, un ļoti apsveicam ir mūsu turisma, visi Siguldas un Valmieras un Cēsu speciālisti, kur mēs kopīgi to daram. Jo katrs varam pilināt, bet kopā mums jau iznāk lielāka tā lāse. Un arī, kad par turismu produktiem un to dažādošanu, un rīt mums ir atkal seminārs, kur Vidzemes augstskolas speciālisti izstrādājuši pētījumu, un arī tādu par jaunu turismu produktu un ilgspējīgu turismu un inovatīvu. Tā kā lūdzu nāciet un iedziļinieties, ko viņi būs izpētījuši. Mums pašlaik arī diezgan tāds noslēpums, bet rītā gūsim atbildes. Tā kā laipni aicināti Tigrā 10. Jā, Dace mani uzvedināja uz tās domas, ko es gribēju teikt par to sadarbību un eksportu.
Arī valstiskā līmenī mēs zinām, ka mēs varam lepoties ar savu virtuvi, ar šo sadarbību ar vietējām saimniecībām, bet mēs nevaram aizklaudzināties pie starptautiskā tirgus, kamēr mēs nedabujam šīs kvalitātes zīmes. Un harta ir viens no piemēriem, bet piemēram Michelin. Mēs nemaz uz šīs ēdienkartes kartes nemaz nebijām redzami, un līdz ko tas Michelin ienāca Latvijā, tā pilnīgi cita jauda pavērās. To mums arī saka mūsu uzņēmēji, piemēram, akustika, neslēpjot 60-70% momentā augšā eksporta plūsma. Jo tā ir, protams, nišēta daļa, bet gardēdība un tā ilgtspēja, tas ir viens no arī tādiem turisma stūrakmeņiem. Un tas, ko Dace minēja arī par šo spēku kopīgo, es tā ļoti vienkāršotā veidā teiktu, tā ir iespēja nogriezt lielāku pīrāgu, no kura gūst tajā brīdī visi, pat mazāks uzņēmējs. Paldies. Tagad būs noslēdzošie, Dacei mikrofonu, jo būs noslēdzošies jautājums, būs tagad pretējā virzienā. Tā kā pirmais bija šī, tad pretējā virzienā. Noslēdzošies jautājums par nākotni. Tātad, kāds ir jūsu redzējums par Gaujas Nacionālā parka attīstību nākamajos 10-15 gados? Pasapņosim uz priekšu. Kur jāvirzās, lai saglabātu dabas vērtības, kāpēc tātad parks ir izveidots un attīstītu vietējo ekonomiku un stiprinātu kopienu? Tā kā jau iepriekšējā to, kad darbojamies un visi darbojamies kopiena, kas tas ir, katrs indivīds un darbojamies kopīgi, un tad arī mēs radīsim tos risinājumus, bet ejam uz sarunu, arī kritika ir laba, bet ko tu vari dot, un katram par to aizdomāties, un es domāju, tad arī mēs mērķus sasniegsim, ja mēs katrs pieliksim roku, tā skaļi teikts, bet tiešām tā, katrs aizdomājamies, ko es varu dot. Es arī dzīvoju Nacionālā parkā nepārtraukti, un kādreiz man bija skeptiskāka, ka man tur izmīd cūks un viss izroka, ja, tad sen jau es lepojos to, kad amats krasti un par takām un par to, ka cilvēkiem ir interese, bet arī citreiz to tiešām sapratni, jo nav neviens aizliedzis, ja tā taka ir izmīcīta, nav neviens aizliedzis tev apkārt aiziet ar lielāku līkumu, tev būs pašam labāka veselība. Jūs komentēs tad pēc tā? Jā. Jā, es apkopošu to, kur jau kaut kur pieskāros šīm domām. Es gribētu teikt, var pasapiņot par tiem 10-15 gadiem, bet man liekas, ka tās būs likumsakarīgas mūsu darbības sekas. Un tas sapnis tad ir tuvu, ja mēs ļoti labi spraužam pirmos soļus, ko tad mēs darām. Un tas ir sasaistīts stratēģija ar reāliem piemēriem. Man, skatoties arī atpakaļ, atmiņā nāk, ka daudzas no šīm lietām un problemātikām un jautājumu lokiem izskanēja arī tad, kad mēs dibinājām Enter Gauja. Un ir cilvēki mainījušies. Un bieži vien ir tā, ka kaut kādas labas idejas viņas atnāk kā jauns vilnis, un tad tie, kas vecie bijušie iekšā, bet hei, mēs tā jau darījām, kur tas pazuda pa vidu kaut kas. Un varbūt tā kā pierakstīt, strukturizēt rokas grāmatu, labās prakses piemēri, jo mēs visi saprotam, ka jāsadarbojas, bet tad, kad uzrunā iesaistīties kādu uzņēmēju šeit tīklā, katram ir savs skatījums, kas zem tās sadarbības slēpjas. Es teiktu, tāds nākotnes redzējumā es gribētu novēlēt, ka Enter Gauja un Gaujas Nacionālā parkā šis galamērķis kļūst drosmīgāks, spērt pirmo soli, pārkāpt šim latviešu viensētas principam, uzdot jautājumus, un tad jau arī tas viss vienkārši likumsakarīgi virzīsies. Tad, kad ir pirmais solis, tad arī tā lavīna sāk vēlties. Jā, noteikti es saskatu tai turpmākajā tādu sadarbību, sarunu un virzīšanos uz priekšu, nevis ceļot sētas, bet varbūt viņas jaucot nost, un ja negribās nojaukt, tad vismaz uztaisīt labi platus vārtus, pa kuriem var ienākt. Tiešām lieliski. Es gribēju vēl piebilst to, ka mēs katrs esam ar kaut ko lepni, un es ļoti vēlētos, lai mēs būtu lepni ar to, kur mēs dzīvojam un kas mums apkārt notiek un atrodas. Un ar to lepnumu ir ļoti labi, ja ir atgriezkā saite, ka turists saka, pie jums ir tik forši, un tur tas un tas un tas, un ja to vietējie dzird, tad viņi ikdienā nepamana tur to lielo akmeni un tur to straujo upi, bet tad viņiem atgādina un lepoties ar to, tādā ziņā tas arī būtu viens iemesls,
pastāvēt un turpināt. Ja nākamo 10 gadu laikā, tas ir tieši līdz 2035. gadam, tad ir tas periods, kad ir lieliski iespēja realizēt Gaujas Nacionālā parka dabas plānā paredzētās aktivitātes, un arī tur pielikumā ir šī detalizētā turisma aktivitāšu karte, kur ir gan turisma taku atjaunošana, labiekārtošana, gan arī dažādi biotopu apsaimniekošanas pasākumi. Tā kā, tas būtu tas no dabas aizsardzības pārvaldes tāds rīks un instruments un arī palīgs gan pašvaldībām, gan uzņēmējiem, kurā ieskatīties, ko tad ir, uz kurien mēs vēlamies virzīties 10 gadu laikā. Un te es gribētu noteikti teikt, pieminēju jau pašvaldības un uzņēmējus, un arī noteikti dabas aizsardzības pārvaldē, viņai nav jābūt vienai, kas to visu dara, organizē. Vajag saistīt, vajag aicināt citus un arī tos pašu vietējos iedzīvotājus. Kopā ar vietējo iedzīvotāju spēku arī var diezgan daudz ko izdarīt, arī tas, kas ir plānā rakstīts, un, protams, tas ir izvērtēts, un tur ir diezgan liels darbs jāiegūt, lai tās visas lietas realizētu. Visiem jābūt labums no tā. Jā, tieši tā, un vēl viens komentārs par tām taciņām, kurām, ja ir tā kā bojātas vai apiet apkārt, tad mēs ļoti, ļoti nevēlamies, lai veidotos jaunas taciņas blakus jau esošajām, jo tas tieši tas nevirza to turistu plūsmu tā kā vajag un nemazina to antropogēno slodzi, tā kā salabojam tos tiltiņus. Te jau izskanēja vārds sadarbība, bet sadarbība tiešām reālajā darbībā, ne tikai vārdos. Un minēšu vienu piemēru, tāds Alpu ciematiņš Itālijā, kā tur viņi visi laimīgi dzīvo. Francesco pērk no Piero gaļiņu, Piero pērk no Tuto mētelīšus, ko viņš pats tur taisa, un visi tā laimīgi dzīvo. Visi viens no otra pērk, un tā arī tādā vienā kopienā dzīvo. Man tā liekas, ka Gaujas Nacionālais parks apmēram šis modelis, tikai, protams, lielāks un plašāks. Un vēl es gribēju teikt, ka mums arī pašiem biedriem vairāk jāatbalsta Enter Gauja, jo viens otru tādā veidā mēs arī sadarbosimies un tā miedarbība. Mums biedriem jāsaka, mēs lepojamies, ka mēs esam Enter Gaujā, un līdz ar to arī jābūt tādam lielākam backupam pašam birojam. Tā. 35. gads. Mēs esam labākie Baltijā, pilnīgi noteikti. Un par mums runā Somijā un Eiropā un saka, Klau, tur tā kā Gaujas Nacionālā, tur reāli krūti ir. Un to es novēlu. Ļoti labs noslēgums. Paldies! Paldies visiem. Te ir kāds priekšlikumi, vēl kādi jautājumi? Lūdzu. Ne priekšlikums, ne jautājums, bet komentārs mazliet no manas pieredzes. Mēs satikām, staigājot pa Līgatnes takām, vienus jauniešus no Jaunzēlandes. Un viņi padalījās par to, ka viņi stāstīja, ka viņi ir atbraukuši pastaigāt, viņi gāja ar lielām mugursomām, viņi gāja kājām no Siguldas uz Valmieru, un tur Līgatnes mežos nekurienē sastapām. Un viņi stāstīja par to, kad meitene no Jaunzēlandes, viņa teica, viņai brālis medus mēnesī ar sieviņu, viņi pavisam drīz viņi brauks pēc pāris nedēļām. Kā jums liekas, uz kurieni no Jaunzēlandes medus mēnesī viņi brauc? Uz Gaujas Nacionālo parku. Jā, vēlreiz lielisks piemērs. Jā, Ilze, arī nāk šajā pusē, lai tev var filmēt. Vairāk komentārus. Es varbūt esmu latvieta netipiskā, jo es runāju daudz un slavēju vienmēr, nevis tur tās 10 lietām, 7 ir labas, es runāšu par tām 7, nevis tā kā latviešu par tām 3, ja? Un tur mums no lēšiem jāmācās. Biznes Politovski, visi saprotam, ko tas nozīmē, ja? Varbūt nevajag tik ļoti blefot, bet mums vairāk jālielās. Bet ir ar ko arī, jo es nezinu, šogad man bija pirmā aktīvā gida sezona, nezinu, kādas 40 grupas varbūt bija, apmēram, ja? Un es tāds riktīgs patriots, ja? Un man tie turisti saka, Ilze, bet tu tā tirgo, un man katrā otrajā kāds gribēja pārvākties uz šejienu. Un, protams, viņi ir atvaļinājumi tādā noskaņājumā un tā tālāk. Ja es to gida misiju redzu, mēs tā kā tādi mazī vēstnieki, ambasadori, ja? Bet tiešām ir ar ko lepoties, jo latviešu lielākā problēma turismā, es pat ļoti daudz ceļoju, vairāk kā 50 valstis, un tūlīt turpināšu, ja? Ka vienkārši ir, ka no sirds novērtējam to, kas mums ir, un ko es esmu citur dzirdējusi, ka
teikšu to angliski, ka over-delivery, ja, ka value for money, ka mēs esam over-delivery nation, ka mēs dodam daudz vairāk, nekā viņi ir sagaidījuši. Jo 90%, kas atbrauc, vienmēr būs 10%, kuriem nekas nepatiks, arī paradīzē būs problēmas. Ja? Tas vienkārši tā ir un viss. Bet reāli cilvēki, kas atbrauc, es zināju, ka būs forši, bet ka tik forši, ja? Nu, godavārds, šitas ir riktīgi, un mums ir jālepojas, un Sigulda, Cēsis, Valmiera, Nacionālais parks, mums vispār ģimenē ir koncepts, jo uz Rīgu jau gadās aizbraukt, ja? Vairākas reizes nedēļā, atgriežamies rezervātā, ja? Nu, tu esi atpakaļ. Jo tiešām tas patriotisms, man šogad visvairāk Izraēļi teica, tu esi vispatriotiskākais gids, kāds ir bijis. Bet es neplātos, tas, kas jums visiem sirdī ir, viņš vienkārši jānes ārā ir, ja? Bet vajag saglabāt to over-delivery, jo jūs aplipinat to. Nē, bet tur jābūt robežai. Par nākamajiem. Nē, bet tur jābūt ļoti labam līdzsvaram. Es to nedomāju, ka tagad cenas dubultot, bet tas, ka mēs par maz to paši apzināmies, ka mums ir Latvijā neticama kvalitāte. Jo es pati ceļoju tik daudz un visu, un mums ir fantastiska kvalitāte šeit. Labi, beigšu, turpinam. Paldies. Varbūt vēl kāds piebiedroties kādam komentāram. Tad es teikšu visiem paldies gan diskusiju dalībniekiem par jūsu pieredzi, idejām, nākotnes redzējumu. Un arī paldies klātesošajiem par šodienas dalību un par jūsu aktīvu iesaistīšanu.